Daba tā ir iekārtota, ka mēs dzīvojam savstarpējā sadarbībā, un tur, kur nav sadarbība, tur ir parazīti. Un šodien pēc zivju paviljona apmeklējuma kārtējo reizi ieraudzīju tos nepatīkamos skatus, bet jāsaprot, ka parazīti ir pilnīgi visur. Tie ir zemē, uz augļiem, dārzeņiem, uz visām virsmām, ūdenī tie ir gaļā, tie ir zivīs, tie ir pilnīgi visur. Arī mūsos katrā ir ļoti daudz, neatkarīgi no tā, cik daudz pretparazītu līdzekļus mēs lietojam, un jau lietojam arī ikdienā. Viņi vienkārši ir, tā ir daba. Bet tiem, kas netic, tiem parādīšu tuliņu. Šodien nopirkām mazās zivtiņas un izrādījās, ka katrā pūslītī ir tārpi. Svaigas zivis nēdam nekad. Tas pats attiecās uz karpām. Pārdevēji man saka, nē, nav parazītu, mums ir PVD, mums visu pārbauda. Un tajā pašā laikā es skatos pa karpu rāpo. Viens tas galvkājainais, tas viens tāds radījums, kas ir iesūcies un viņš tur aknās un viss kaut kur. Un to nevar iznīcināt, to nevar nekādi. Mēs vienīgi varam termiski apstrādāt un pareizi gatavot produktus. Tāpēc neēdam ārpus mājas nekādus suši, nekādus masālītos lašus. Nevajag tartarus ēst ārpus mājas un vispār viņus labāk neēst. Drošības pēc visu termiski apstrādājam, tikai tad lietojam visu uzturā. Protams, visi instrumenti, dēlīši, virtuve ir jādezinficē, lai pasaka Dievs nebūtu nekādu oliņu, nekādu citu cistu, lai nekas visapkārt nav. Bet pretparazītu līdzekļus lietojam ikdienā, katru rītu. Krustnagliņas, vērmeles, apses mīza, tas viss ir ikdienas sastāvdaļa, lai cīnītos un noturētu balansu starp saimnieku organismu un parazītiem.